Bismillahirrahmanirrahim. Assalātu wassalamu ala rasulil karīm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Visi dārgie brāļi un māsas. Un labvakar visiem pārējiem. Gribētu vēlreiz apsveikt visus islāma ticīgos ar Ramadānu noslēgšanos un ar Eid al-Fitr svētkiem, ko svinēja muslimi visā pasaulē, tā skaitā arī Latvijā. Tikai neskapēc atšķirībā no citām vietām Latvijā no tā uzpūta tādu ažiotāžu, ka, ja palasa tur Brekmaņu vai tur Ratnieku teikto, liekas, ka nākamais, kas varētu būt šausmīgāks par šo notikumu, ir Putina iebrukums Latvijā. Kas notika? Teritorijā, kurā muslimiem bija plānots skaitīt svētku lūkšanu, vai jūs zināt, mošeju mums celt Latvijā ar likumu aizliedz, tad arī teritorijā, kur muslimi bija plānojuši veikt lūkšanu, visiem nepietika vietas. Un kādi 11, varbūt 20 cilvēki uz 15 minūtēm izklāja savus paklājiņus un noskaitīja svētku lūkšanu ārpusē uz gājēju celiņa. Un ja palasa virsrakstus, un es tur daudz neiedzināju, palasīju tur pāris portālus. Kā tas tiek pasniegts? Tika nobloķēta gājēju satiksme. Masveida nesankcionēts reliģios pasākumus ar mērķi tur gāzt bez mazvēja valsts varu. Ratnieks paprasīja valsts drošības dienestam veikt izmeklēšanu. Par ko tas liecina? Tas liecina pirmkārt par tautas tumsonību un otrkārt par politiķu bezkaunību vai arī tumsonību. Gribētos domāt, ka viņi tomēr gudrāk mazliet. Ja viņi nav tumsoņas, tad vienkārši kurina starpreliģiozo un starpnacionālo naidu, lai savākt savu cepumus nākamajām vēlēšanām. Vienkārši man interesanti būtu zināt, ja piemēram Ziemassvētkos visiem nepietiktu baznīcā vieta un pāris 10 cilvēki kaut kur Vecrīgā uz ielas piedalītos misē. Vai tas pats, kad tur Latvijā notiek riteņbraucēju sanāksme, kaut kāda kritiskā masa, ka viņi tur ar riteņiem brauc. Pieņemsim, jā, es saprotu, nebija sankcionēts, tur pēc likuma burti vienmēr vai piesieties likumus mums vajag ievērot, to es visu saprotu. Bet vai, ja kaut ko tādu izdarīt kristieši ārpus baznīcas, vai tur kaut kāda, nezinu, koncerts notiktu, pusī rājus atbraukt, visiem nepietiktu vieta, un viņi tur uz ielas kaut kādu sēdētu, klausītos, vai arī valsts drošības dienas tika iesaistīts, lai izmeklētu, kā tā. Cik es saprotu, tas ir administratīvs pārkāpums maksimums. Kāds sakars ar valsts drošības dienestu? Un ja paklausās tos politiķus, kas to šēro un viņu komentētājs, tad, ko es gribētu pateikt? Ja jums nepatīk būt civilizēto valstu saimē, tad pievienojieties, reku, Krievija jums ir. Reku Ziemeļkoreja, kur islāms ar likumu ir aizliegts. Kā var saukt cilvēkus par melniem mēsliem, kā var saukt cilvēkus šitas, mums te nevajag savazāti no visādiem kontinentiem, vairosies kā žurkas. Es jums gribētu tur pieminēt, ka 90% no tiem, kas sanāca no tiem cilvēkiem svētku lūkšanu, ir vai nu Latvijas pilsoņi, vai nu pastāvīgie iedzīvotāji, vai arī ir viesstrādnieki no Uzbekistānas, Taģikistānas, kurus uzaicināja uz Latviju strādāt, kuri ceļ jums mājas, kuri taisa jums ceļus. Tāpēc, ka visi latvieši, kas daudz maz māk angļu valodu un māk strādāt un grib strādāt, ir aizbraukuši sen jau uz Eiropu un strādā. Viņi netaisās vergot pa kapēkām Latvijā. Pārējie vienkārši kā lopi nodzērušies. Bet kādam taču ir jāuztur infrastruktūra, jāceļ jaunas mājas, jāremontē ceļi, un tāpēc tiek uzaicināti strādīgi, likuma paklausīgi, ģimenes cilvēki no tās pašas Taģikistānas un Uzbekistānas. Tāpēc, ka alkāni no Polijas, no jūsu kristīgās, nezinu, kas tur jums, Bulgārijas, viņi netaisās braukt arī pa kapēkām strādāt uz Latviju. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, pārējie 10% tie ir vai nu studenti, vai nu Latvijas pilsoņi, vai arī tie ir mediķi. Tie paši, pie kuriem jūs iesiet taisīt operācijas, ārstēties Stradiņos, Gaļezerā.
Un interesanti ir ratnieku loģika. Viņš saka, ka viņš šitādi ieraudzīja, ka tagad vispār tur nekādas mošejas celtniecības, ka vēl vairāk vajag mums spiest uz to, ka nav vietas Rīgā mošejai. Viņš nesaprot, ka šāda situācija radās tādēļ, ka Rīgā nav mošejas. Ka muslimiem kaut kur pa kaktiem jāslapstās, jāorganizē savas lūkšanas, savas sanākšanas. Nosauciet man vienu Eiropas Savienības valsti, kurā nav mošeja. Muslimi Latvijā neprasa ne finansējumu no jūsu neticīgo valdības, viņi neprasa nekādu īpašu attieksmi, viņi vienkārši prasa, ļaujiet mums, kā Eiropas pilsoņiem un iedzīvotājiem un uzturēšanās atļauju īpašniekiem, ievērot mūsu konstitucionālās tiesības, kas ir ierakstīts Latvijas Satversmē, kur iekļauj reliģijas brīvību, praktizēt jebkuru reliģiju vai nepraktizēt nevienu. Un neuztraucies, jā, dabūsiet jūs savu kapeiku, varat tur tiesāties par administratīvo pārkāpumu, noplēšat to kapeiku no mums, nevis mums kaut kāds jums prieciņš. Bet es jums gribēšu pateikt to, ka nevarat jūs apstādināt to gaismu, kas nāk no paša radītāja. Varat vilkt savus bluķus, tur māžoties 16. martā, tur staigāt no baznīcām uz brīvības pienekļiem, tur nesat ziedot vai mildās akmenim kaut kādas tur puķis un vēl visu to ākstīšanos. Tas nekādi neapstādinās islāma izplatību, un tas nekādi neapstādinās muslimus. Vienīgais, ko jūs panāksiet, ir tas, ka nevis izmirsiet skaisti un ar cieņu, bet necienīgi un aiziesiet vēstures mēslēnē nesmuki un nezulīdi. Paskatieties, kāds jums ir dzimstības līmenis Latvijā. Ja jūs gribat, lai Latvijā saglabātos Latvijas kultūra, Latvijas valoda, lūdzu, kā jūsu senči dzemdinat pa 8-10 bērniem, māciet viņiem savas tradīcijas, tur vilks bluķi, tur vēl nezinu ko, un nebūs nevienam ar varu jāspiež ne savu ticību, ne savu valodu. Bet, ja jūs gribat notriekt visas savas algas pa naktsklubiem, pa kūrortiem, tad nečīkstat. Man, alhamdulillah, visa slava radītājiem ir 8 bērni. Un visiem muslimiem, kurus pazīstu, 5, 6, 8. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs investējam savos bērnos. Jūs investējat savās mašīnās, nekustamos īpašumos. Tas ir prātīgākie no jums. Tā vienkārši notralinat tusiņos. Un tas tā, pāris vārdos. Skaisti dzied putniņi. Un uz tikšanos nākamajos svētkos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.